Sveicināti atpakaļ šodien, jau 8. epizodē. Pirmkārt, mēs vēlamies pateikties par 1000 skatījumiem un klausījumiem mūsu iepriekšējā podkāstā ar skolotāju Rihardu. Esam ļoti pateicīgi, ka jums patīk, ka jūs turpināt klausīties un atbalstīt savus mīļākos skolotājus. Bet šodien mēs turpinām ļoti graši un raiti ar jauniem cilvēkiem. Un mūsu šodienas viešņa ir ļoti atbildīgs cilvēks mūsu skolā ar ļoti nozīmīgu titulu. Alla Žurko. Sveicināti. Sveicināti. Paldies, ka jūs esat ieradusies un piekritusi. Jūs varat iepazīstināt ar to, kas tieši ir jūsu amats un ko jūs darat pa labi un pa kreisi skolā. Mans amats saucas direktora vietniece. Vēl klāt var pierakstīt Erasmus projektu koordinātore un vēl klāt var pierakstīt skolas parlamenta konsultanti. Cik jauki, ļoti radoši. Jā, daudzpusīgi. Daudzpusīgi, daudz iespējas, daudz prasmes. Kā šodien jūties? Mazliet nogurusi, bet vēl joprojām pie dzīvības. Tad mans pirmais jautājums, ko es parasti jautāju visiem viešņām. Vai jūs vēlaties sākt ar tādiem dziļākiem jautājumiem vai tādiem virspusīgākiem jautājumiem? Man jau labāk patīk ar to grūtāko sākt un tad to vieglāko pēc tam. Labi. Tad sāksim rakties bērnībā, jo bērnībā tik daudz labas lietas notiek, ko var analizēt un stāstīt. Un, pirmais jautājums. Tāds ļoti virspusīgs, bet dziļš. Kāda bija jūsu bērnība? Tad kā viegla, grūta, jauka, nejauka? Tas ir ar ko salīdzināt. Es laikam varu teikt, ka man bija tāda laimīga bērnība. Es esmu padomju bērns. Līdz ar to tā bērnība bija dažāda, bet spilgtākās atmiņas man ir daudz draugu. Ja līdz skolai runājam, līdz skolas periodam, tad visu dienu ārā. Un es biju tas bērns, kuram paveicās padzīvot arī ārzemēs. No 4 gadiem līdz 9 gadiem es dzīvoju Ungārijā. Kā jūs nokļuvāt Ungārijā? Mans tētis dienēja armijā, un tad, kad sūtīja karaspēkus uz dažādām valstīm, uz Vāciju, uz Ungāriju, tad viņu arī aizsūtīja, un es, mamma un tētis aizbraucām tur, un es tur sāku iet skolā. Atbraucu uz Latviju, tad, kad man bija 10 gadi. Latviski nerunāju vispār, jo kaut kā nebija iespējas. Bet arī ungāriski nerunāju, tikai krievu valodā. Jā. Okay. Kāda bija jūsu, jums tagad ir iespēja salīdzināt ungāru izglītību vai kaut kādu teorētiskā izglītību? Es tur gāju krievu skolā īstenībā. Mēs dzīvojām tādā norobežotā teritorijā, kas bija karaspēka daļas teritorija. Un tur bija skola tiem, kas dienēja, to cilvēku bērniem. Neko daudz jau es neatceros no tiem laikiem. Atceros tikai, ka 1. klasē mēs pat skolas somas atstājām skolā, jo nebija mājas darbu, bet bija glītrakstīšana, piemēram. Jā, tas tāda atšķirība no šodienas. Bet tā es nevaru teikt, ka baigi atšķirās no Latvijas, jo bija kaut kas līdzīgs tomēr. Kā bija īstajās ungāru skolās, es nezinu, es tur neesmu gājusi, bet tajā, kur mācījos es nomainīju, man liekas, 3 vai 4 skolas pa to laiku, jo dzīvojām sākumā vienā pilsētiņā, tad otrā. Tad, kad jūs atbraucāt uz Latviju, tad jūs arī gājat pie krievu skoliņā? Tad es gāju krievu skolā, jo mums tur no kurienes es nāku, no Dobeles, pat ne no pašas Dobeles, blakus Dobelei, kaut 5 kilometrus attālumā ir tāda mazs miestiņš, kas šobrīd saucas Gardene. Agrāk tā bija Dobele 2. Jā, tādi interesanti nosaukumi. Tur bija krievu skola, tad
Es skolu nomainīju, vēlreiz aizbraucu uz Dobeli mācīties, tur arī bija krievu skola, bet, universitātē jau es mācījos latviešu un angļu valodā. Bet tad, kad tā atšķirības, ka jūs braucat no Ungārijas, Latvija arī nebija liela? Nebija liela, nē. Kādas jums ir attiecības ar vecākiem? Labas attiecības. Kopš es aizbraucu no mājām 18 gadu vecumā, mums ļoti uzlabojās attiecības. Jūs esat vienīgais bērns, ja? Nē, man ir māsa. Jā. Kāds jums bija tā kā ikdienišķās ģimenes bērnības, tur kaut kādi strīdi, drāmas, daudz kaut kādi sliktie nedarbi vai labie nedarbi? Par cik mēs ar māsu 5 gadus nodzīvojām dažādās valstīs, tieši tajā periodā, kad visi strīdās, tad mums nesanāca ļoti daudz strīdēties. Mēs redzējām vienu otru reizi gadā, tad, kad mēs braucām atvaļinājumā, un tad nebija laika strīdiem. Tad viss kaut kas cits mums bija darāms. Un līdz šim brīdim es neatceros, ka mēs būtu strīdējušās, ja godīgi. Tiešām? Jā. Nav bijis tāds māsas strīds? Nē. Māsas vienmēr baigt kā strīdās. Mēs varam tagad padiskutēt, bet tā strīdēties, kad es tevi nemīlu vairāk, tā nav. Tad jūs diezgan uz vienu vīļņu par dažādām lietām dzīvē. Jā. Ļoti jauki. Labi, tad jūs dzīvojat Ungārijā, jūs braucāt uz Latviju. Kāds bija jūsu tāds pamatskolas, vidusskola gads tāds? Vai jūs bijāt tāda kārtīga skolniece, vai jūs pasājāt stundas, traiskojāties apkārt, neklausījāt vecākus, kājāt aiz stūriem pīpēt? Bija dažādi. Vispār man mācības viegli padevās. Es nevarētu teikt, ka man vajadzēja ļoti iespringt, lai iemācītos kaut ko. Atzīmes arī bija labas. Vienīgais priekšmets, kas man varbūt nepadevās, bija fizika. Bet man bija tādas bartera attiecības ar klases biedru, jo viņam nepadevās angļu valoda, un tad mēs viens otram palīdzējām. Super. Jā, gala beigās fizikā man bija 7 atestatā. Bet es nevarētu teikt, ka es zinu fiziku uz 7. Skolā, sākumskolas klasēs es biju tāda... varētu teikt, es nocitēšu vienu savu klases biedru, es viņu satiku pēc skolas, pēc kaut kādiem 11 gadiem, un viņš teica, zini ko, tu biji pārāk gudra, un tāpēc mēs tevi nemīlējām, jo mani tiešām nemīlēja klasē. Tikai tāpēc, ka es biju pārāk gudra? Tajā brīdī es neuzskatīju, ka es biju pārāk gudra. Es biju tāda, kāda es biju, un kaut ko es zināju vairāk varbūt par pārējiem, un rīkojos varbūt savādāk. Bet jā, klases biedriem tas nepatika. Mani gan apsaukāja, gan bulijošana bija, jā. Wow! Jā. Vidusskolas vai pamatskolas laikā? Pamatskolas laikā, līdz kaut kādai 7. klasē. Un vidusskolā jau bija tādi traudzīgi vai? Vidusskolā es nomainīju 7. klasē skolu. Nevis dēļ tā, kas notika, vienkārši dzīves apstākļi. Un tad bija citi klases biedri, kas mani pieņēma, un mums bija ļoti draudzīga klase. Mums īstenībā vidusskolā bija klase, kas sastāvēja no 10 zēniem un 10 meitenēm. Jā, un mēs pat izlaidumā nolēmām, ka ne otrās pusītes nenāks. Mēs esam 10 un 10, un jā, tā arī nosvinējām paši. Ļoti draudzīga klase. Mēs piedalījāmies visādos pasākumos, pat cik tā bija krievu skola, tad bija vēl taisīja Rīgā tādas tā kā sacensības, humora sacensības jautro un atjautīgo klubs, tad mums bija komanda uztaisīta klasē, mēs braucām uz Rīgu, piedalījāmies. Wow! Jā. Labs laiks bija vidusskolā, es labprāt atgrieztos. Es domāju, ka tagad daudz tā neteikt. Tā kā jums ļoti novērties. Jūs nedarījāt kaut kādas tā kā beigās bosika lietas, kaut kādas pīpēšanas, tusiņi? Protams, ka es mēģināju pīpēt, bet man nekad nebija savu cigarešu, piemēram. Tā, ka nopietnēs pīpēt es neteiktu. Tāda drīzāk tāda blēņošanās. Un viss beidzās ar to, ka vienu reizi
klases biedrenes mamma pamanīja, kā mēs to darām. Protams, ka viņa uzzvanīja manai mammai, un es atnācu mājās, un mana mamma saka, nopietna saruna. Es domāju, kas tur ir? Saki, man meita, tu pīpē? Es domāju, labi. Saku, jā, pīpēju. Viņa saka, vairs tā nedari. Es saku, labi, mamma, ar to nopietnā saruna beidzās, bet es tiešām arī nepīpēju vairāk. Tik vienkārši. Jā, tik vienkārši. Okay. Ļoti veiksmīgi. Tāds tā kā... Es jau saprotu, ka pīpēšana nav nekas labs. Tas varbūt ir stilīgi, bet labi tas nav. Bet, kā ja sāk kā bērns, un tad draugi lociņā, tad jau tā grūti apstāties. Varbūt man tie draugi bija arī tādi, kuriem bija, mums bija ļoti draudzīga klase, un mēs pieņēmām viens otru tādus, kādi mēs esam. Nekad neviens neko neuzspieda. Protams, bija arī klases biedri, kas lietoja alkoholu diskotēkās, bet man arī bez alkohola ir jautri vēl joprojām. Līdz ar to mēs kaut kā tā, tiešām neviens neko nepiespied, nebija, tu mani necieni, un tad vai pamēģini, tev patiks. Nekas tāds nekad nebija. Mēs kaut kā iztikām bez tādām lietām. Izklausās tā kā perfekta bērnība. Varbūt tā izklausās, bet es stāstu taisnību. Labi, varbūt jums ir tomēr kaut kas tāds traumatisks un briesmīgs, tāds slikts atgadījums, kas nav ļoti perfekts. Vienu reizi es piedzēros ļoti, ļoti. Tā kā nopietni, bet mums bija mērķis. Mēs ar draudzeni gribējām saprast, kā tas ir piedzerties. Un bija skolas diskotēka, un es kopš tā laika nedzeru dzerveņu šņabi. Nekad arī neceršu, jo bija ļoti slikti. Mēs netikām līdz dejošanai, jo palika slikti vēl pirms mēs atnācām uz diskotēku, un tas bija pirmais un vienīgais gadījums, ka es biju piedzerusies. Jums bieži notika diskotēka skolā, jā? Reizi mēnesī notika, jā. Baigi daudz cerstiņi. Tad tā kā attaisnojums baigi labs. Pārējie kaut kā, jā, tur iedzēra. Viss kaut kas jau notiek vidusskolā, vai jūs nezināt, kas notiek vidusskolā? Jā, bet, man tā bija pirmā un vienīgā reize, un vairs nekad. Un šobrīd es vispār nelietoju alkoholu. Jā. Labi, tad turpināt perfekto bērnību. Kāds bija jūsu lielākais sapnis vidusskolā? Mani vienmēr saistīja ceļošana. Un viens no maniem sapņiem bija iet studēt turismu. Jo es uzskatīju, ka, ja es izmācīšos turismu programmā, tad es varēšu ļoti daudz ceļot. Bet mana ģimene nebija turīga nekad. Un tad, kad es atbraucu uz atvērto durvju dienu uz turību, kur bija turisma fakultāte, es sadzirdēju ciparu par vienu gadu 790 lati vēl toreiz, un sapratu, ka es tur nekad nevarēšu mācīties, jo man vecāki to nevar atļauties. Un kaut kā, nācās samierināties ar to, ka turismu es nestudēšu. Bet neskatoties uz to, ka es netiku turībā, es tāpat ļoti daudz ceļoju. Un tu jau zini, ka darbs man arī šeit ir saistīts ar ceļošanu diezgan. Tā kā daļēji savu sapni es esmu piepildījusi. Jums bija kaut kāds sapnis, kas jums radās pēc tam, kad jums nobruka tā vēlmā iet uz turismu un ceļot kaut kāds jauns risinājums sapnis? Tas sapnis par ceļošanu man nekad neatstāja. Jā, nebeidzās. Es arī tagad sapņoju par kaut kādām citām valstīm, kurās es neesmu bijusi. Jā. Bet tā, ka vēl kaut kas tāds nopietns, man tiešām ceļošana ļoti saista. Ļoti jauki. Tad, ja jūs netikāt uz turismu, tur nebija kaut kādas budžeta vietas? Nē, budžeta vietas nebija, jo turība bija privātā iestāde. Es nezinu, vai tagad viņi ir privātā izglītības iestāde, bet viņi toreiz bija privātā izglītības iestāde, un tā bija milzīga summa, nepaceļama. Jā.
Tad kā jūs, ja jums nebija turisms un tas bija jūsu sapnis, tad kāds bija jūsu tas ceļš pēc tam augstskolā, ko jūs izdomājāt, kā jūs izdomājāt? Man ir 2 augstākās izglītības. Esmu angļu valodas skolotāja, pedagoģija un vēl es esmu grāmatvedis ekonomists. Kā jūs nokļuvāt līdz tam? Tad, kad es beidzu 12. klasi, es joprojām neatmetot savu domu par turismu, stājos Valmieras augstskolā. Un tur es biju iestājusies vēl pirms es pabeidzu 12. klasi, bet uz maksas vietu, kas arī bija diezgan dārgi, drusku vairāk pa 500 latiem gadā, bet arī diezgan daudz toreiz tas bija priekš mūsu ģimenes. Vēl es stājos Vēncpils augstskolā, un es stājos arī Latvijas universitātē uz pedagogiem. Un toreiz nebija nekāda digitalizēta pieteikšanās, visur vajadzēja pašiem braukt, pierakstīties, tad braukt kārtot eksāmenus, tad braukt skatīties rezultātus. Un tad, kad es kārtoju angļu valodas eksāmenu, tepat Jūrmalas gatvē, es aizmirsu pasi. Jā, un atbraucu mājās, mobilie telefoni arī nebija. Atbraucu mājās, zvanīju uz fakultāti, prasīju, vai pasi ir. Jā, ir, brauciet pakaļ. Un tajā dienā, kad paziņoju rezultātus, es aizbraucu uz lielo ēku, uz galveno ēku, uz Raņa bulvāri. Tur ir tāda liela tāfele ar visiem uzvārdiem un rakstīts. Nav izturējis nevienu iestāju pārbaudījumu. Labi, braukšu mācīties uz Valmieru par naudu. Jā. Esmu iestājusies, braukšu tur, bet jābrauc pakaļ pasei. Kāpju transportā, braucu, aizēju uz katedru, paņemu pasi un metodiķi prasa. Viņi saka, kad tu brauks iesniegt dokumentus? Es saku, bet es neesmu iestājusies. Kā tu neesi iestājusies? Es taču redzēju, ka esi. Sāka kaut ko skatīties. Ak, tie stulbie datori, vienmēr viņi visu sajauc. Tu esi iestājusies maksas vietā arī. Vai brauc iesniedz dokumentus, mācies pie mums. Atbraucu mājās, izstāstīju mammai, un tad viņa man uz Valmieru nepalaida. Jo teica, ka tas ir ļoti tālu, kā tu brauksi mājās, kā mēs pie tevis, brauc uz Rīgu mācīties. Tā es arī kļuvu par skolotāju. Un kā jūs ieguvāt grāmatvedis izglītību? Grāmatvedis, tas jau bija pēc tam, tad, kad es pabeidzu universitāti, es jau strādāju personāla atlases firmā par sekretāri un drusciņi piekārtoju tur grāmatvedību. Un pat cik uz skolu es netaisījos tajā brīdī, es sapratu, ka man kaut kas cits ir jāiemācās un ar savu priekšnieku svētību es aizgāju mācīties 2 gadus profesionālajā izglītībā vēl pa grāmatvedi. Jūs izmācījāties angļu valodas pedagoģiju, bet jūs negribējāt iet uz skolu? Jā, jo tajā brīdī es pelnīju vairāk nekā man skola varēja piedāvāt. Jā. Es biju praksē 1. ģimnāzijā, un man tur piedāvāja arī darba vietu, bet toreiz kā sekretāre es pelnīju gandrīz 2 reizes vairāk nekā man varēja piedāvāt skolā. Tāpēc es arī atteicos. Tad kā jūs tikāt līdz skolai? Kurš bija tas brīdis, kad jūs pārdomājāt? Vai... Skolā vispār es sāku strādāt šeit 2013. gadā. Un man piedzima meita, un tad, kad es aizgāju dekrēta atvaļinājumā, es turpināju strādāt neoficiāli, bet es turpināju kārtot grāmatvedību, un vienā brīdī es ļoti noguru, jo ar mazu bērnu strādāt ir ļoti grūti. Un ģimenē izrunājām un nolēmām, ka es kādu pusgadu nestrādāšu, un tad meklēšu kaut kādu citu darbu. Bet tad... Cilvēks, kas šeit strādā, padzirdēja par to, ka es nestrādāšu, un šeit gāja prom sekretāre. Jo bija jau kundzīte gados, viņai vajadzēja iet pensijā, un mani paaicināja uz šejieni, teica, nāc pie mums par sekretāru, ļoti labs darba laiks, no 8 līdz 3, tu tiksi pie bērna ātri. Es piekritu. Un atnācu, biju lietvede.
Kādos pirmajos 3 mēnešos es lietvedību, un man īsti nebija ko darīt, un tad es sāku pētīt, kas tad vispār skolā notiek, ko vēl var darīt, jo es neprotu atsēdēt darba laiku. Tad es atradu, ka ir Erasmus projekti, ka tur var pieteikties, ka tur kaut kas interesants notiek, un ceļošana, un tā es iesaistījos, un pirmā projektu uzrakstīju 14. gadā. Tad man arī piedāvāja kļūt par direktora vietnieci. Tā es tā arī paliku. Nav pat tik ilgi nemaz. Jā. Tad tajā brīdī arī kāds cits vadīja tos Erasmus projekts, vai tas bija tāda ļoti jauna vieta? Man liekas, ka vēl pirms es atnācu skolā bija daži projekti, 1 vai 2, bet viņi bija beigušies, un neviens ar to nebija nodarbojies tajā brīdī. Un es tā kā tukšajā vietā apsēdos un sāku darīt. Cik jauki. Jā. Cik valstīs kopā jūs esat bijusi ar Erasmus? Es nevaru pati izbraukāt visas mobilitātes, kuras Erasmus piedāvā. Pati es esmu bijusi. Es pārsvarā braucu uz Spāniju, nezinu, man kaut kāda karmiskā saikne ar to valstī. Un mani kaut kā arī Spāņu visu laiku atrod un uzrunā, bet tā mēs esam, projekti ir bijuši ar Spāniju, ar Portugāliju, Rumāniju, Austriju, Turciju, Ziemeļmaķedoniju, Slovēniju. Kas vēl? Beļģija vēl bija iesaistīta. Tā kā diezgan plaši. Un jūs visās arī valstīs bijusi? Es neesmu bijusi, jo tad es nebūtu bijusi mājās. Bet kolēģi regulāri tiek sūtīti, jā. Kurš ir jūs mīļākais projekts? Mīļākais projekts? Man nav tāds mīļākais projekts. Katrā projektā notiek kaut kas interesants un es nezinu, mīļākais varbūt ir pats pirmais projekts, ar kuru man viss arī sākās. 14. gadā es rakstīju projektu, ka pie mums uz Latviju brauca skolotāji no 8 valstīm. Un viņiem 10 dienas notika tādas intensīvas apmācības par to, kā spēles var izmantot mācību darbā. Un īstenībā šīs projekts arī aizsāka visu tālāk, jo mēs tur iepazināmies savā starpā ar itāļu skolotājiem, ar spāņu skolotājiem, sākām kopā rakstīt citus projektus, un tā tas arī panesās uz priekšu. Jūs projekts vedat kopā lielākoties ar skolotāju Grīnerti, vai ne? Kā nu kuru? Ir dažādi, jā. Ingūna diezgan bieži piedalās, jā. Viņa atbalsta visas manas avantūras, un ir tāda kolēģe, kura ir man līdzās gandrīz vienmēr. Kā jūs nebojāt, vai viņa arī diezgan jūsu laikā ar jums vienādi, vai viņai? Tad, kad es uzrakstīju otro projektu, es negaidīju, ka viņa apstiprinās, jo tas bija pirmais mēģinājums vispār rakstīt projektu, kurā piedalās skolēni, un es paliku stāvoklī. Un tad, kad viņa apstiprināja, man jau gandrīz vajadzēja iet 2. dekrēta atvaļinājumā. Un es uzrunāju skolotāju Lienu Šteinu, vai viņa varētu turpināt. Viņa piekrita, bet arī viņa palika stāvoklī. Un tad Liena uzrunāja Ingūdu, un Ingūna pārņēma vadību. Un ļoti veiksmīgi novadīja projektu, pabeidza viņu, uzrakstīja atskaiti, un tad viņai jau visi tie kontakti bija. Tad, kad es atnācu, tad jau mēs kopā sākām strādāt, jo viņa ļoti daudz palīdz, jā. Cik jauki. Tad sanāk, ka man likās, tā kā visbiežāk, man liekas, tieši Erasmus projekti ir skolēniem, vismaz tagad mūsdienās. Mūsdienās skolēni ļoti daudz ceļo Erasmus ietvaros, jā, bet kopš mēs esam dabūjuši arī akreditāciju Erasmusā, paveras iespējas arī skolotājiem. Skolotāji var braukt ēnot skolotājus citās valstīs, un var arī braukt kursos, mācīties, kaut ko jaunu apgūt. Tā kā. Ļoti jauki. Kāds ir, es esmu bijis pāris projektos, bet man liekas, ka to jūs nav baigi nekad jautāt tā ļoti tā kā tieši, bet aizbraucot projektā uz citu valsti, vienmēr uzreiz skolēnam tāda brīvība, jo tas citā valstī, citi cilvēki,
projektā nav vienmēr jāsēž skolā un jāmācās vai jādara kaut kas aktīvs, ir arī brīvās dienas. Un tad gribas tur tā kā patusēt un neklausīt visus noteikumus un līst aiz skolotājs, kuras darīt kaut ko neatļauj. Kāds ir jūsu uzskats par to, ka tā kā bērni projektos dažreiz dara kaut kādas trakas lietas? Nu, bērni ir un paliek bērni, ko lai dara. Kamēr bērniem viss ir kārtībā, viņi var darīt kaut kādas lietas. Bet, tā ir liela atbildība braukt ar bērniem kaut kur. Un ne katrs skolotājs arī var to darīt. Es domāju, ka ne visi kolēģi, kas strādā mūsu skolā, piekristu uzņemties tādu atbildību, bet mans viedoklis, es uzticos, es vienmēr uzticos un es izstāstu sekas, kādas var būt, bet, ja tie ir vidusskolas bērni, tad viņi pieņem lēmumu paši, jo vairākiem jau arī ir 18, tad, kad mēs braucam, viņi ir pieauguši cilvēki. Un aiz rociņas es neturēšu nekad, jo mūsu skolā, vidusskolā īpaši bērni ir pašvadīti ļoti, un mēs viņiem tiešām uzticamies. Un paldies Dievam, līdz šodienai nav bijuši nekādi tādi negadījumi, kur vajadzētu policiju saukt vai glābt kādu vai vēl kaut kas. Bet, ja tā ir pamatskola, tur, protams, ka mēs striktāk drusciņi pieskatām, jo bērni nav pilngadīgi. Bet viņi arī ģimenēs tiek pieskatīti vairāk. Tā. Tur nav bijis tāds nekāds traks gadījums. Bija salauzta roka, bija salauzts pirksts, bet tādi, ka būtu tādi kaut kādi nelegālie pārkāpumi vai vēl kaut kas, tā nav bijis. Kaut kādi strīdi un salauztas saiknes no kaut kādām sliktām situācijām ir atrastos. Viens negadījums mums ir bijis šeit uz vietas skolā, bet tā bija naudas zādzība, bet tā nebija pierādīta. Līdz ar to viesi teica, ka mūsējie skolēni ir vainīgi, jo viņi ir nozaguši naudu. Mūsējie skolēni teica, ka nē, mēs neesam vainīgi, jo mēs neesam neko ņēmuši viņi paši. Bet neviens neko nav redzējis, tikai viens no tiem 4 cilvēkiem, kas tur bija iesaistīts, zina patiesību, un mums nācās 2 meitenes sūtīt atpakaļ mājās projekta laikā, jā, bet tas ir tāds vienīgais gadījums. Tad mūsu bērni tad paklausīgi? Sanāk, jā. Vai arī ļoti labi prot noslēpt to, ko viņi dara, tad, kad mēs neredzam. Laikam jūs nekad neuzzinās. Droši vien. Labi. Es ļoti esmu runājis par skolu un izglītību un tādām lietām, bet vairāk par jūsu privāto dzīvi, to, ko neviens beig nezina. Kāds ir jūsu tāds mīlas dzīves stāsts? Kā tāds pirmās mīlestības, pirmās skūpsti līdz šai dienai ar bērniem? Pirmā mīlestība 6. klase. Bet tā bija tāda ļoti platoniska. Jā, mēs tikai turējāmies rociņās un vairāk neko. Bet mūs visi sauca par saldotu vikspārīti. Un disenēs mēs dejojām. Un visi stāvēja apkārt un skatījās. Bet nekas vairāk arī nenotika. Jā, tad mēs šķirāmies, jo puisis aizbrauc prom. Un tad, laikam, nākamā mīlestība bija, nebūs interesanti. Tas ir mans vīrs, kur es satiku 19 gados. Jā. Kā jūs iepazināties? Caur internetu. Jā. Internet mīlestība. Jā. Kāds ir jūsu uzskats par interneta attiecībām vai internetā kādu dating? Ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo man ir bijusi viena pieredze, kura mani iemācīja, ka vajag būt ļoti uzmanīgiem. Es varu padalīties. Es atbraucu no maza ciemata, miestiņa, un tad, kad es atbraucu uz Rīgu, tad vēl ne visi zināja, kas ir internets. Vismaz provincē, tur, kur es dzīvoju.
Un tad, protams, universitātē es uzzināju, kas ir internets, un ka agrāk vēl, cik tas bija gadus atpakaļ, kad man bija 18, vairāk nekā 20 gadus atpakaļ, bija tādi čati. Jā, tu varēji piereģistrēties, un tad tu ieeji čata istabā, tur ir vairāk daudz cilvēku, un tad ir tāds kopējais čats, kuru jūs runājat visi kopā, bet var runāt arī privāti. Nu, un tad citreiz tev mēdz kāds privāti uzrakstīt, un tu jau nezini, kas tas ir, jūs sākat runāt, tad jūs vienojaties par randiņu. Nu, lūk, un padalījos ar savu telefonu numuru, jo likās tāds sakarīgs puisis, un gāju no lekcijām uz kopmītnēm, un viņš man zvana. Saka, čau, kur tu esi? Es tā kā varētu tev atbraukt pakaļ. Es saku, nu, es eju uz tramvaju, stāvi, tūlīt būšu pakaļ. Ok, piebrauc mašīna, es atveru durvis, tur sēž vīrietis vecāks nekā mans tētis. Un es sadrusiņu apstūbu, un es iekāpu. Es iekāpu tajā mašīnā, viņš man aizveda uz restorānu, un mēs pasūtījām ēdienu. Ēdam, gandrīz esam paēduši, viņš saka, man vajag iziet. Un es nezinu, kas mani tajā brīdī pamudināja pateikt, ka es iešu tev līdzi, jo mēs tā kā izējam ārā, un tā sieviete saka, jūs neesat samaksājuši vēl? Un viņš saka, mēs tūlīt atgriezīsimies, un es esmu 100% pārliecināta, ka, ja viņš iziet, viņš neatgrieztos, un man vajadzētu tur palikt mazgāt traukus, jo es biju studente un naudas man nebija vispār. Mēs izgājām, mēs atnācām atpakaļ, viņam nācās samaksāt, un tad viņš veda mani mājās, viņš man stāstīja par savu sievu, par saviem bērniem, kas ir vecāki nekā es, un es sēdēju, klausījos, pats, Ala, ko tu dari, ko tu šeit dari? Un es kaut kā ieklepojos, un viņš saka, tev vajag aizvest uz pirti. Es saku, nē, man vajag aizvest uz pieturu, es izkāpšu ārā un braukšu mājās. Un paldies Dievam, viņš nebija uzstājīgs, jo viss varēja beigties ļoti slikti. Jā. Tā kā jā, tā ir tāda mācība man uz visu mūžu, ka vajag būt ļoti, ļoti piesardzīgai. Tad arī, man liekas, ka tad bija daudz savādāk, jo tagad ir kaut kādi dating profili un aplikācijas, un tur vismaz ir bildes un kaut kādi video čati, un var vismaz pišķiņ drošāk pačakot. Bet, man liekas, vispār internetā ir ļoti bīstami. Bīstami, tas ir bīstami, vispār atrast kādu. Es arī zinu nedaudz, bet dažus latviski veiksmīgus cilvēkus, kuri arī ir atraduši vīrus ar kādām internetā. Nu, jā, man jau arī stāsts ar laimīgām beigām. Un ļoti veiksmīgs stāsts, un tas tāds tā kā daži, kur tiešām meklē kaut kādas mīlestības ļoti veiksmīgi un motivējoši, bet vispār tāda ļoti interesanta vietne, kur bet bija arī gadījumi, ka es sarunāju randiņu, un es atnāku un es saprotu, ka tas laikam ir tās, kas mani gaida, bet es tā kā paiešu garām varbūt. 2 vai 3 reizes esmu darījusi arī tā. Nav labi. Bet es pieļauju, ka arī mani ieraugot, kāds varētu izdarīt tā kā, Tas ir interesanti. Jā. Kāds jums ir sajūtas būt mammai šādā mūsdienīgā vidē, kur viss kaut kas notiek nelabs? Kādas sajūtas, par ko es nesadzirdēju? Audzināt bērnus, bet mammai. Audzināt bērnus? Meitai manai ir 11 gadi. Un ar viņu sen jau ir viss izrunāts par šo tēmu, jo viņa lieto telefonu un aplikācijas dažādas un viss, un viņai ir skaidri zināmi visi noteikumi, un īstenībā arī viņai jau bija gadījums, ka viņai raksta kaut kādi nepazīstami cilvēki un sauc satikties, bet, paldies Dievam, viņa man uzticas, viņa rāda man vienmēr, un tad mēs attiecīgi arī rīkojamies. Un otram bērnam? Otrs bērns vēl ir maziņš, viņam ir 7 gadi, viņš tikai spēlītas spēlē vēl.
Bet vispār man liekas, ka mūsdienās vis kaut kādas nelabas lietas notiek apkārt, un nav tā bišķi grūti audzināt jaunatni. Iepašos telefonos, un tad viņi salasās kaut ko un sabīstās. Es droši vien esmu no tiem striktajiem vecākiem, kas neļauj ļoti daudz sēdēt telefonā. Maniem bērniem tas nepatīk, protams, bet es turpināšu pie tā pieturēties, jo es redzu, kā tas ietekmē viņus. Viņi pilnīgi acīm redzami mainās, ja viņi pavada ilgāku laiku telefonā. Tas no manis prasa vairāk kā no mammas, lielāku piepildu, jo vienmēr ir vieglāk iedot bērnam telefonu, un tad viņš ir aizņemts, viņš tā netraucē. Bet gan es, gan vīrs, mēs pavadām diezgan daudz laika ar bērniem. Mums ļoti patīk mājās spēlēt galda spēles, lasīt grāmatas. Mēs arī cenšamies kaut kur izbraukt pie dabas vai uz kādu citu pilsētu, jo arī visa Latvija vēl nav apbraukāta, ir daudz ko redzēt. Tādā veidā mēs tā kā mēģinam iemācīt, ka telefons nav tas galvenais, pie kā tu esi piesiets. Un jo mazāk laika telefonā, jo labāk. Bet salīdzināt ar jūsu bērniem, kur jūs visu dienu pavadījāt ārā un tagad nav kaut kādas tādas? Šobrīd man ļoti žēl ir manus bērnus, jo, piemēram, jaunākajam, viņam pat nav draugu pagalmā. Jo agrāk kā bija, no rīta visi bērni izbira ārā, un viņi turpat visi spēlējās. Tagad mēs skatāmies pa logu, neviens bērns nav ārā. Nav ar ko iet pastaigāties. Un pat cik mēs neesam mārupieši, viņam visi draugi ir mārupē, bet mēs dzīvojam pāri visai pilsētai. Un tad viņš tad man ir tāds drusciņa apdalīts ar draugiem. Meitai ir vieglāk, viņai ir tāda sirds draudzene tuvu mājām, tad viņas šādi tad arī pazūd uz visu dienu. Kaut ko dara kopā, iet kaut kur pastaigājas, tad atgriežas paēt, tad pie mums, tad pie tās ģimenes un tādā veidā pavada laiku. Jā, bet jaunākais viņš ir visu laiku kopā ar mums. Čābišķiņ, tā ļoti var redzēt, kad bišķiņa pazūd tā bērnības priekvērtība. Bērnības garša pazūd, jā. Kaut kā viņi nevar mēģināt iestumt un manipulēt. Mēs jau cenšamies, mēs bieži izbraucam kaut kur pie ģimenes draugiem, satiekamies un mēģinam viņam tos bērnus kaut kā dabūt apkārt, bet tas ir grūti, tas prasa piepūli. Jā. Labi. Man liekas, ka es ļoti daudz, ko esmu izrunājuši. Ļoti patīk mūsu saruna par Erasmus, un es ceru, ka daudzies tagad skries pie skolotājas Allas pieteikties uz jauniem Erasmus projektiem, jo Erasmus projekti tiešām ir ļoti fantastiski iespēja, un tīpaši skolā viņus sniedz, un nav jāmeklē kaut kur pa labi, pa kreisi tādos skolas ietvaros. Bet mums ir pēdējais segments, tāds jauns, kur mēs lūdzam skatītājiem iesūtīt jautājumus vai kaut kādus komentārus vai jebko, ko viņi vēlas pateikt. Mums ir veseli 3 cilvēki iesūtījuši. Cik daudz? Mēs varam sākt ar pirmo, ko jūs jau diezgan atbildējāt, bet jūs varat vēlreiz tādos īsos vārdos, lai es neizstumju kādu no jautājuma, bet kā jūs izdomājāt kļūt par skolotāju un kādās skolās gājāt? Kā es izdomāju kļūt par skolotāju? Īstenībā man tā mācīšana padevās arī vidusskolā. Es mācēju izskaidrot klases biedriem gan matemātiku, gan angļu valodā, kas ir jādara. Mums bija skolā tādas dienas, kad skolēni aizvietoja skolotājus, tad es vienmēr labprāt biju pieteikusies, un man ļoti padevās arī ar maziem bērniem strādāt. Gan māsa man strādāja savulaik bērnu dārzā, tad es pie viņas varēja atnākt un tur patusēt un tos bērnus paizklēdēt. Un angļu valoda man arī vienmēr patika. Skolā arī padevās, un tad es izdomāju, ka varētu apvienot to patiku pret bērniem un angļu valodu, un arī diezgan praktiska lieta, ka darbs vienmēr būs. Jo skolotāji vienmēr trūkst. Un arī tad, kad es nestrādāju par skolotāju, es regulāri pasniedzu privātstundas angļu valodā gan pieaugušajiem, gan skolēniem. Tagad jau vairs ne, jo laika īsti nav, bet praktizēju diezgan. Ļoti jauki.
Kādas skolas jūs gājāt? Viena bija Latvijas universitāte? Jā, abas īstenībā, abas specialitātes ieguva Latvijas universitātē. Ļoti liels atbalstītājs Latvijas universitātes. Fans. Otrs jautājums ir, kas ir jūsu visforšākā atmiņa no darba? Visforšākā atmiņa no darba? Es nezinu, man laikam ir vairākas atmiņas no darba. Top 3. Man vispār ļoti patīk mans darbs. Es varētu teikt, ka es esmu savā vietā un es ļoti mīlu šeit strādāt. Un man citreiz draudzenes prasa, kā tas ir? Es esmu secinājusi, ka es skolēniem neko nemācu. Viņi man neko nav parādā, mēs ar viņiem tikai tusējam. Es piedāvāju aizbraukt turp, aizbraukt vēl kaut kur, palikt skolā pa nakti, kaut ko interesantu padarīt. Viņi vienmēr pie manis nāk ar prieku, ar idejām kaut kādām. Mēs nerunājām par mācībām, par kādām kļūdām, izlabojam vai vēl kaut kas. Mums ir tādas vieglākas attiecības. Jā. Un tas, laikam, arī ir tas, kas mani visvairāk arī motivē šeit strādāt, jo es smeļos enerģiju no tā, ko es daru. Un tas mirdzums skolēnu acīs, ko es redzu, ka mēs braucam kaut kur vai taisam šeit kaut ko, tā iesaistīšanās, piemēram, vēlēšanas, jā, kā mēs organizējam. Visi tur bija ar galvu iekšā. Jā, un tad, kad skolēni sajūt tās manas idejas un atbalsta viņus, un tad vēl ierosina paši kaut ko, tas arī veido tās labās atmiņas un sajūtas, kuras mani šeit tur. Tās tādas foršākās atmiņas, jā. Tieši tie projekti un skolēni idejas. Man liekas, ka tiešām jūs ļoti atvērts cilvēks un atbalstoši pie kā variet par jebko. Es arī uzdrošinājos ar visiem projektiem un jūsu pašam iet piedāvāt mēdīju pulciņus. Ļoti pateicīgi jūs uzklausījāt un piekritāt un atbalstījāt. Tā kā ļoti forši, un ja kādam skolēnam ir ideja, ko jūs gribat, tad skolotāja Alla ir jūsu īstā atbalsta persona. Darīšu, ko varēšu. Jā. Viņi arī var daudz. Un tad pēdējais jautājums, tas nav jautājums, teorētiski ir jautājums, bet tāds pozitīvs nots. Alla, es tevi mīlu. Kad mēs brauksim atkal Erasmusā? Cik patīkami. Autoru drīkst zināt. Es ceru, ka autors nedusmosies, kas viņu atklāja, bet šo jautāja uzrakstīja Anna Meikš. Es Annu arī mīlu. Jā. Erasmus ir un būs. Jā. Un ir plāni arī uz nākamo mācību gadu jau, jo izņemot Erasmus akreditāciju vēl paralēli. Mēs esam uzrakstījuši 2 projekta pieteikumus. Tā kā vienmēr var nākt, interesēties, un būs arī paziņojumi kaut kādi. Un jā, es vienmēr esmu gatava braukt, ja ģimene mani laiž. Superīgi. Un tad paldies, ka jūs parunājāties. Paldies, ka jūs atnācāt. Man liekas, ka bija ļoti jauka saruna. Es ceru, ka jūs neesat nogurusi. Nē, man tieši enerģijas līmenis atkal ir pieaudzis. Paldies. Pusproduktīvs vakars. Un jā, paldies jums. Paldies. Un visi, kas skatās, tas skolotājs Alls pie Erasmusiem. Un ne tikai. Paldies. Paldies.